Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības rīkotajā pasākumā sadarbības partneris 2013 tika godināta Valsts sociālās aprūpes centra Latgale direktore Mārīte Grigāne, kas darbam aprūpes centrā ir veltījusi 20 darba gadus. Latgale mums vispār, jāsaka tā, tas jau mums ir īpašs jautājums, jo mēs vienmēr esam tā pieraduši, ka Latgalē, tur jau nekā nav. Ja? Katrā reģionā kaut kas ir, tikai jāprot to saskatīt. Ir patiešām labs morālais, psiholoģiskais klimats. Konkrētajā Valsts sociālās aprūpes centrā ir labs sociālais dialogs starp darba devēju un darbiniekiem. Tas nozīmē, ka tiek maksimāli efektīvi strādāts, lai klienti saņemtu vislabākās kvalitātes pakalpojumus konkrētajos apstākļos. Viņi sniedz palīdzību ļoti smagi cietušiem cilvēkiem. Vislabākajā veidā to var izdarīt tikai tad, ja gan darba devēji, gan darba ņēmēji apvieno savu enerģiju, savas domas, lai atrastu labāko risinājumu. Un sociālās aprūpes centrā Latgale tas šobrīd ir patiešām izdevies, un par to mēs sakām lielu paldies gan centra vadītājai Mārītei Grigānas kundzei, gan arī mūsu arotorganizācijas priekšsēdētājai Mariannai Loginas kundzei. Es uzskatu, ka te ir ļoti augstais novērtējums. Protams, man ir bijušas balvas, bet ļoti patīkami saņemt, ļoti patīkami man sadarboties ar arotbiedrību. Viņa cilvēks ar idejām pilnā. Viņa nāk kā generators, un mums galvenais, ka no pirmās dienas mēs atrodam ar viņu kopīgo valodu. Un mums tie darbiņi iet uz priekšu. Mēs viens otru tā papildinām viens otru un pametam idejas un sēžamies un skatāmies, kā var to izdarīt, vai var vai ne. Un tas ļoti patīkami, tāpēc ļoti prieks man par tādu arotbiedrību, ka tāda ir, un kad mēs varam atrast kopīgu valodu, un kad no tā tikai, protams, labums ir mūsu kolektīvam. Mums notiek arī arotbiedrības pasākumi. Mēs cenšamies kaut nedaudz iepriecināt savus darbiniekus dažādos svētkos. Protams, patīkami ir tad, ja šie svētki ir ar priecīgu noskaņu. Mēs rīkojam Ziemassvētku pasākumus saviem darbiniekiem, kuru laikā arī improvizēta tāda uzvedumā vienmēr ir kaut kāds neliels koncertiņš ar humora piesitienu. Darbinieki saņem kaut nelielas dāvaniņas, bērniem ir Ziemassvētku paciņas, kopīgi pasēžam pie kafijas galdiņiem un vienkārši kaut vai tās pāris 2 stundas kaut kur atslēdzamies no šīs ikdienas rutīnas, lai veselē kļūtu vienkāršāk. Protams, tāda nerakstīta tradīcija ir līdz šim. Mēs esam katru gadu, kopš es esmu arotorganizācijas priekšsēdētāji, arī braukuši arotbiedrības ekskursijās, tuvākās vai tālākās. Ir braukts 1 dienas ekskursijās, ir braukts 2 dienu ekskursijās. Arī 2013. gadā mēs izbraucām praktiski visu Igauniju. Skatīties teritorijā, tad faktiski mēs aptveram puse Latvijas, jo aprūpes centras Mēmelē tas ir vidus pie Lietuvas robežas, un tur ir administrācija. Tātad mana darba vieta ir pie Lietuvas robežas, un iznāk braukāt, bet mums ir izveidojušies ļoti laba komanda, mums ir ļoti labi filiālu vadītāji. Viņi ir ilgus gadus nostrādājuši, viņi prot pastāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus. Tagad mēs esam ļoti labi attīstīti. Mēs sniedzam ļoti kvalitatīvus pakalpojumus. Mums ir, pateicoties Labklājības ministrijas pēdējo gadu finansējumam, mums ir sakārtota infrastruktūra, vides pieejamība, darba drošība, uguns drošība. Galvenais ir cilvēks, galvenais ir darbinieki un viņu, protams, kvalifikācija. Man ļoti liels prieks, ka mēs varam viņus apmācīt. Mums ļoti daudz mācās. Uzskatu to, ko gudrākie darbinieki, to vieglāk strādāt. Teiksim, pakalpojumu kvalitāte ir labāka. Tāpēc mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam darbiniekiem. Mēs viņus ļoti mīlam. Mēs mēģinām izpalīdzēt visādos gadījumos, īpaši, kad cilvēkam grūti. Mēs bez darbiniekiem nekas nebūtu. Gribu pateikt mīļu paldies visam savā kolektīvam un lai viņam visiem izturību, veselību un lai viņam veicas.